pietiek, šur atklāja. Bet tu mājās maz bērni, ka Tu nevajadzēja domāt ātrāk. Bet varbūt es to varu darīt lietas labā. Nē. Bet, ne. Bet var nosaukt kādu žanru? Komēdija. Evo vecā, klausies, man to baigi šitos, tu esi atlaista. Viņa mājās maži bērniņi. Viņa mēs tā daudz mājās, tu viss tā neķiru malādas, nīstēties par Evo, tu man pētē vecā, trapēcē, Tad, Skoda, vai jūs varētu nosaukt kādu seriālu žanru? Ziepju opera? Es esmu atgūsies no apņēmu zudu, un es zinu visu par to, kas notika ar tevi, un man vīru Alejandro uz tevi. Es zinu visu, un tāpēc pats ārā, un tāpēc tu esi atlaista. Perdóname, señor, lūdzu, nedariet tā, lūdzu, nelausiet manu korastonu, man divi mani bērni, Migals un Estrelīta, nē, jaunākā, jā, es tev nedomāju domāt par to ātrāk, viss, tu neko es nevari darīt. Bet māsa! Ko? Jā, tā ir patiesība, tu esi man māsa. Kā? Nē, māsa? Piedod. Tu! Manas miesas, mani miesa un asīs. Bet es nemāju lietas būtības, tu esi atlaista. Vai tu vari nosaukt kādu teātra žanru? Drāma. Katrīna. Doces. Es negribu. Tu esi atlaista, es nevaru piedot. Es nevaru domāt uz bērnu. Es zinu, nolādāt, es zinu. Tad jūs vajadzēja ātrāk domāt, es tev apsēties, bet piedod. Piedod. Hei, tu vari nosaukt kādu žanru? Jā, mūzikas. Kā, tu esi atlaisā, un te vairs nestrādā. Bet man mājās maziņi bērni gaidā. Par to vajadzēja domāt ātrāk. Bet varbūt es varu darīt lietas labāk. Nē, tu nevari nekad arī nevarēsi.